Nesen man bija saruna ar vienu mammu, un viņa dalījās ar to, ka viņai bērns ir reģistrēts 2 bērndārzos, kas ir ļoti populāri. Bet mamma satraucās par to, kuru bērndārzu izvēlēties, jo vienam bērndārzam drīz jau būs pienākusi rinda un bērnam būs jādodas uz šo bērndārzu. Un tad viņa jautāja, kas ir tas, kas viņai būtu jāskatās, lai viņa saprastu, kurā bērndārzā labāk laist savu bērnu. Un tieši tāpatās arī pedagogi ieteiks vecākam, kad bērnu laist, kādā veidā un uz cik ilgu laiku, lai tā pieredze tiešām būtu laba. Un, protams, pats galvenais ir vecākiem sekot līdzi savai iekšēji sajūtai. Varbūt vari padalīties, kas bija tie kritēriji, kas tev iedod to sajūtu, ka šī vide būs laba priekš tava bērna. Ja tu vēlies vairāk uzzināt, kas ir tas, ko pedagogs sagaida, kad bērns sāk iet bērndārzā, kā arī vēlies zināt, kā bērnu sagatavot, lai viņš labi justos bērndārzā, tad var noklausīties manu kursu, kā sagatavot bērnu bērndārzam. Spied uz saites un tur var uzzināt vairāk.